Liepājnieks Valdis Matskars, jeb Micis, kā viņu pazīst draugi un paziņas, garo ziemu noslēdz ar bārdas un matu apcirpšanu uz 0. Šoreiz tas notika Frizētavā Bluboks lielajā ielā. Nu, to saki, cik ilgi tu neesi bijis pie manas ciemos? Nē, nu šogad tā kā nevēl. Tā kā jāimīgi jauno gadu. Jā? Kā saka, kopš pagājušā gada neesi bijis? Jā. Ko tad? Varētu teikt, ka jaunākās pavasara tendences tagad būs? Puķainis. Vasarā būšot puķainis atkal. Hipī puķītis. Hipī? Jā. Jā. Nu, kad puķīt ar uztaisīt vēl? Zinu, tā teiksim, ar dzirklēm no kreisās auss uztaisīt puķīti, jā. Nu, ko, laižam? Jā. Pa tīro? Nu jā, bet lai būtu tas process tāds karšīgāks, tādu grebēnu pa vidu. Uztaisīsim, improvizēsim. Jā, droši. Ļoti labi. Nu, bārdi tie skaitā? Jā. Noteikumi vecē. Aha. Ikgadējie noteikumi. Jā. Ar šito brīdi sākās pavasaris. Aiziet. Pirmī tāda saulīt uzspīdēja. Jā. Redzēju tieši, kad tu nāci, man liekas, tad arī redzēju uz to sitienu brīdi. Sezona arī gar jūras atklājas jau? Gan divritē varbūt divreiz. Tā kā liels vējš nepūš pretī. No jā. Lās, tik būs humora dēļ. Ir jau vieglāk? Jā. Krietni. Un šis būs kaut kas. Saucās mākslas projekts. Jā. Nād, ko mākslas saucās. Jā. Kā bija tā filma? Imants Borgais, atceries? Viņam ar tā bāriņa. Ritīvā. Nu ko, aidā? Nu jā. Varbūt tādi ļoti maziņi atstāt? Te priekš šito atstāja. Nē, zinu, kas ir. Iztaisi tādu caurumu pa vidu, lai divi. Viss? Divi tādu kvadrātu. Saprat. Divdaļīgi. Kāds vēl nevienam nav bijis? Nā, šitāds taču ne. Viss izsaka process. Redzēs, ka skaisti asimetrija. Lieldienas ir klāts. Vai tu daudz stāstīšu? Strādāji tepat? Lielās ielas, pašas galvenās Liepājas ielas, varētu tā teikt. Strādāji gandrīz tā kā uz skatlogā. Vai kā reklāma principā nav īpaši vajadzīga. Pats kā reklāma. Pie tevis vienmēr tā? Jā, tas ir man viens no patstāvīgākajiem, man liekas, ilgākajiem.
kā varētu teikt, uzticīgākajiem klientiem. Viņš nav dikti prasīgs. Lai neteikt vecs, jāsaka ilgadīgs. Jā. Jā, pareizi formulēt. Nu, principā tad, kad viņš atnāk, tad zina, kad sezona ir sākusies. Nu, tad zina, modē principā ir viss tas, kas ir uz galvas, tas arī ir modē, jo modes tendencēm ir ļoti grūti tikt līdzi, jo grūti raksturot. Viņi mainās ik pēc gandrīz mēnešu. Pavasaris ir mīlestības laiks, vai kā visiem sāksies. Kā viņi nosauc, gribam laiks. Maigāk sakot. Būs muļķības galvā, nāks visādām frizūrām un krāsosies un darīsies. Bet 10% gatavs, jā. Pārējais vēl bišķi pāri. Žēlai arī liksim? Nē. Tās ir jāatstā. Nu, tu zini, principā es pat diži nesekoju tam līdzi, cik es redzu aizbraucot kaut kur vai tajā pašā televizorā vai internetā pasekoju līdzi, bet bieži vien pašam viss tā fantāzija strādā, tās idejas rodās. Necenšos sekot dik līdzi tām modes tendencēm tieši griešanas ziņā, jo pats diezgan labi tā fantāzija strādā, lai sekot kādam un kopēt kādu. Bet vairāk jau, protams, jo mēģinu jau kaut kur tās pašas krāsas, visu tam pasekot līdzi. Griešanas ziņā, tad nē, to es pats tā domāju, lai neatkārtotos. Apmēram kādu gadu atpakaļ pienāca tas brīdis, kad nebija vairs laika saviem matiem. Pēkšņi aizgāju pie savas kolēģis, 15 minūšu laikā paņēma man nodzina matus. Visu, un sapratu, ka tie ir labi arī izskatā. Kopš tā laika arī tā turpina. Es nezinu, tā tāda slēptā reklāma. Nu, gan bezniecībai, gan frizētājiem. Jā, apusēji mums tā. Ja saulīt pat uzspiedē uzreiz. Nu, pavasaris tā kā. Speciāli to izdarīt. Paldies. Lūdzu. Mīns no kāda tagad jūtas. Tā kā pavasaris. Kā pavasaris. Tik vienu vajadzēja. Pavasaris nesāk. Gads vēlams. Tikko griez micim matus. Var teikt, mēs esam iesākuši pavasari kopīgi.